Labdien, cienītie florbola draugi! Ir klāt kārtējais florbola studijas 2+1 pārraides sākums. Šī pārraidē apskatīsimies kā jau vienmēr top 6, kā arī tiksimies ar leģendāro Latvijas treneri Normundu Grunski. Jā, tad esiet sveicināti. Kā jau tas mums ir ierasts, mums ir arī atbalstītāji mūsu pārraidē. Jau var teikt, tradicionāli atbalstītājs Traupas piecsaimnieks, tāpat arī Maizes ceptuve Lāča, Laureta Kendls sveces, Latvijas nafta un Bistro Cata. Tas tāda neliela reklāmas pauzīte, un tad sākam ar aizdītā mēneša, mūsuprāt, 6 tādiem nozīmīgākajiem notikumiem. Varbūt bišķi neiedziļinoties top 6, mēs ar Dāvi gribētu nedaudz noreklamēt savu jauno florbola gara darbu. Esam radījuši Vidzemes reģionālo čempionātu 3x3 formātā, kas norisināsies 5 Vidzemes florbola pilsētās – Cēsīs, Stalbē, Valkā, Līgatnē, Kocēnos un fināla stadija Cēsīs. Formāts ir 3x3. Katrā turnīra posmā var pieteikties 32 komandas, ne vairāk, lai varētu izspēlēt raiti šo posmu. Un fināla stadijā piedalīsies 16 komandas, no kurām automātiski uz fināla stadiju tiek jebkura posma uzvarētāja. Protams, ja neatkārtojas uzvarētāji. Jā, un tad šim turnīram varat pieteikties portālā florbolziņas.lv, aizpildot reģistrācijas formu, un tad jau iespējams tiekamies 7. februārī pirmajā posmā Cēsīs. Un tas tāds varbūt, lai cilvēki domā, ka mēs ne tikai gudri spriedelējam, bet arī kaut ko cenšamies izdarīt. Bet tad varbūt beidzot ķeramies klāt aizdītā mēneša, mūsuprāt, 6 nozīmīgākiem notikumiem. 6. vietā mēs likām Latvijas florbola jauniešu veiksmīgo startu Somijā. Varbūt Dāva pastāst vairāk bišķiņ par to. Jā, janvāra sākumā tātad notika viens no populārākajiem jauniešu florbola turnīriem – Helsinki Cup, Somijas galvaspilsētā Helsinkos, kur bija devušās vairākas Latvijas jauniešu komandas un, manuprāt, atzīstams sniegums, kopā savākti 6 medaļu komplekti. Vecākajā grupā 95. līdz 97. gadiem pat 2, Talsiem sudrabs, Valmierai bronza. Un tāpat tās viens zelts un viens sudrabs Ķekavas buldogiem, viena zelta medaļa Lielvārdei un Talsiem vēl viena bronzas medaļa. Un kas man vairāk tā piesaistīja uzmanību, tad skatos, ka Ķekavas zelta komandā spēlē Klaus Jansons, kas jau arī tagad spēlē virslīgā, kas ir Matīs Jansona jaunākais brālis. Tāpat tur labi spēlēja Ralfs Orste, arī virslīgas jau spēlētājs. Jaunākajā komandā spēlēja Ričards Orste un zelta komandā Lielvārdē arī zināms uzvārds Savins Armands. Tātad veidojās jau šādas zināmā mērā florbola dinastijas, kas, domāju, tikai palīdzēs florbolistiem attīstīties, jo ir lielie brāļi vai radinieki, no kuru piemēra mācīties. Tas tātad par jauniešiem, un tālāk ejam uz 5. vietu. 5. vietā mēs liekam Lielvārdas komandas atzīstamo sniegumu Latvijas virslīgas čempionātā, LV Florbola līgā. 5 kārtas pirms regulārās sezonas beigām nodrošināta 1. vieta. Normund, manuprāt, pēdējos gados tika pārliecinošs sniegums tik ātri pirms regulārā čempionāta beigām, neviena komanda uzvarējis nav. Tā ir Dāva, jā, jo, ja, piemēram, atgriežos tālā vēsturē un 10 gadus atpakaļ, tad šo 10 gadu laikā tik pārliecinoši uzvaras regulārā čempionātā nav bijis nevienai komandai. Parastie punkti ir bijuši vajadzīgi līdz pēdējām kārtām. Apsveicami, var apsveikt tikai Ati Blindu ar veiksmīgu komandas novadīšanu regulārajā čempionātā. Novēlēsim viņiem veiksmi play-offos, lai arī tā turpinātos, ja, bet ja mēs atgriežamies tā, varbūt bišķiņ pie tā regulārā čempionāta, kā viņš tagad ir iegrozījies, tad tālākā stadija turnīra tabulā ir ļoti interesanta. No 2. līdz 6. vietai, tur ir tāds variants, ka pēdējās 2 kārtas, kā būs, tā būs, vai ne. Teiksim, tā, ja tā skatāmies no tāda viedokļa, tad dotā mirklī ir 2 iekārojums vietas regulārajā čempionātā. Tā ir 2. kas it kā garantē nosacīti, var būt nosacīti vājāka pretinieka
dabūšana sev pirmajā kārtā, ja FK Rīga, ja, kaut gan, ja ņemsim Rīga, visu savus izslēgšanas spēļu pirmās kārtas ir nospēlējuši iepriekšējos gados diezgan interesanti, ja nav jau bijis tā, ka peramais puika, bet, ja ņemsim starp tiem, kas ir Ulbroka, Valmiera, RTU, Mogo, ja, tad Rīga varētu būt Rubeni, ja, tad Rīga varētu būt bišķiņ tāds vieglāks iekārojums pasākums. Tad vēl ir 8. vietas, kur it kā tēmē tagad tās palikušās 4 komandas, Kurši, Talsi pārgāja un arī laikam Bauskai beidzies. Jā, Bauskai vairs nav, tad tās ir tās 2 vietas, pārējiem tur varētu būt ļoti interesanti. Īstenībā tā izslēgšanas stadija Latvijas šī gada vīriešu čempionātā varētu būt ļoti interesanti. Pabeidzot par šo te, tad jāsaka, Lielvārdē, manuprāt, arī ļoti daudz pozitīvai tas, ka komanda uzvar spēlētājiem iegūstā šī te pārliecība, ka var uzvarēt. Tas parādījās, ko to spēlē pret Valmieru, ka pēc 2 periodiem bezstrīdīgs 2-6 beigās uzvara. Tagad komanda nodrošinājusi 1. vietu, tad pēdējās spēlēs varbūt tie rezultāti vairs nav tik labi. Un vēl ko es gribēju pieteikt, kad arī Mogo RTU Rockets šis mēnesis bija diezgan tāds smags, kaut to spēlē pret Valmieru, kur komanda zaudējusi ar 1-9, pret Ulbruku 1-7. Pēdējā spēlē uzvarēt Lielvārdu, domājams, ka arī vēl viss būs glābjams. Tad dodamies varbūt tālāk uz 4. vietu. 4. vietā mēs likām jubilejas. 400 vārti virslīgā Ivaram Jēkabsonam, Rubenietim, un 500 punkts virslīgā Kuršu spēlētājiem Siliņam. Jā, tātad Ivars Jēkabsons vienā no aizdītajām spēlēm kļuva par 7. florbolistu Latvijas čempionāta vēsturē, kurš ir guvis vismaz 400 vārtus. Lai tiktu augstāk, ir jānoķer Lauris Ābols, kas droši vien nebūs tas vieglākais variants. Runājot par jubilejām, ļoti iespējams nākamā topā varēsim pieminēt Pēteru Freimanu ar 600 vārtiem un Andri Malkavu ar 400. Savukārt pie punktiem Gints Siliņš it kā aizsargs, bet visu laiku labākais punktu guvējs Liepājas Kuršos, ticis pie sava 500. punkta. Un viņš tagad ir 22. spēlētājs, kuram tas ir padavies Latvijas vīriešu virslīgas čempionātā. Runājot par 500. punktu, tad droši vien, ka Kuršu vadībai vajadzētu Siliņam kādu interesantu dāvanu radīt, vai ne? Ja, piemēram, Ovečkinam NHL uzdāvināja pa 500 vārtiem zelta nūju, tad varbūt Siliņam pa 500 punktu arī Kurš varētu kaut ko iedot tādu interesantu. Labi, atgriežoties pie topa, 3. vietā mēs bišķiņ pievērsām uzmanību sieviešu virslīgai, lai nebūtu tā, ka mēs tikai par vīriešiem runājam, ja. Teiksim, tur ir interesants variants Ķekavas atspēlēšanās brīnumi. Jā, Ķekavai tad mēnešu laikā 2 tādas spilgtas spēles. Komanda tradicionāli ir pēdējos gados bijusi tāda viena no galvenām pretendentēm uz zeltu, bet zeltu vēl nav izcīnījusi. Viens no sīvākiem pretiniekiem ir bijusi Kocēnu Rubene. Un arī ar šo komanda tikās aizdītajā mēnesī. Nonāca zaudētājs ar 2-6, līdzīgi kā Lielvārdu spēja lausta spēles gaitu, uzvarēja ar 7-6. Pagāja nedēļa, spēle pret NND komandu, 57. minūtē zaudējums 4-6, beigās uzvara ar 8-6, kas ļauj nostiprināt 1. vietu turnīra tabulā. Es sazinājos ar komandas pārstāvi Ārti Dreiziņu, liku viņam pastāstīt, kāpēc ir šādas pārmaiņas. Viņš teica, ka viens no iemesliem ir tas, ka pretinieces pārsvarā spēlē 2 maiņās, viņi sāk spēlēt 3 virknējumos, līdz ar to pretinieces ātrāk uzņem spēles tempu, ātrāk iesilst. Tas viņam ļauj iegūt pārliecību, kamēr Ķekavietēm ir šie spēki izsēti pa 3 virknējumiem, kas varbūt ir īstermiņā sliktāk, bet ilgtermiņā tas dod pozitīvu grūdienu, jo 3. trešdaļā bieži vien tiek pāriets uz spēli 2 virknējumos, kur spēlē tā brīža labākās spēlētājas, kurš jau tajā brīdī ir svaigāks pa pretiniecēm, un nereti tādā veidā izdodas arī nolaust konkurences, kas bija labi redzams arī šajās 2 spēlēs pret Rubeņu un NND. Turklāt vēl ir tas pluss, ka komandai var izšķaut vairākas spēlētājas, Skujevska, Vancāna, Bērziņa, nav viena vai 2 līderis, var būt vairākas, kuras gūst šos punktus. Vispār, ja runājam par sieviešu virslīgu šogad, tad, manuprāt, tas turnīrs ir interesantāks nekā viņš bija pagājušajā gadā. Tie rezultāti tur nav tā, kad izteikti vinnē, teiksim, viena komanda vai 2, ja tur ir tā bišķiņ tā miksējums lielāks. Topu 2. vietā mēs likām interesantu pavērsienu Oskara Fīrmaņa spēlētāja dzīvē. Viņš paziņo, ka pamet Latvijas florbola vīriešu izlasi.
Jā, gadījās man tāda bija iespēja aprunāties ar Oskaru Firmanu, ilgadējo izlases kapteini, kurš atzinis, ka visticamāk ir beidzis savu karjeru vīriešu valsts vienībā. Nepateica viņš to pa visiem 100%, bet lika noprast, ka vairs nav īsti tā motivācija tikai rūpīgi trenēties, gatavoties, ir citas prioritātes dzīvē. Plus noteikti arī šis faktors, ka joprojām izlasē nav zināms galvenais treneris. Ja runājam par to izlases galveno treneru, tad, teiksim, federācija meklē treneru. Federācija meklē tajā pašā Skandināvu virzienā, bet pagaidām tas nenotiek tik raiti, kā varbūt varētu gribēties, vai tie iemesli īsti nav zinām, bet treneris tiek meklēts. Kā būs, to laiks rādīs. Par treneru jautājumu mēs parunāsim arī mūsu studijas otrajā daļā, kad mums viens no zināmākajiem Latvijas treneriem būs arī uz sarunu. Bet mēs varam doties topa tālākajā virzienā. Top 1. vietā Lauma Višņevska kļūst par pirmo spēlētāju latviešu Čehijas ekstralīgā. Jā, Lauma Višņevska, kur sezonu sāka Zviedrijas 1. divīzijā, jeb pēc spēka 2. spēcīgākajā Kaisma Oroviča sastāvā, pārcēs uz Čehijas pašlaik spēcīgāko komandu Vitkovica. Darījums bijis visnotaļ interesants. No šīs Vitkovicas komandas uz Kaisma Ora dodās šī kluba leģenda, ja tā var teikt, ilgadējā vārtsardze, arī Čehijas izlases vārtsardze. Un komandai bija vajadzīga jauna vārtsardze, un Lauma dodās uz Čehiju. Kā jau tas bija paredzēts iepriekšējā vienošanās, pirmo spēli viņi nespēlēja, skatījās no rezervistu soliņa. Otrā spēlē pret turnīra galvenajiem konkurentiem Herbadenti no Prāgas devās laukumā. Komanda zaudēja 2-3, bet Lauma esot parādījusi ļoti labu sniegumu, atvērījusi 30 metienus. Un ar viņu sniegumu apmierināti palikuši arī galvenie treneri. Kas man likās interesanti, kad viņi teica, ka šo spēli pret Prāgas komandu vēl varētu salīdzināt ar Zviedrijas augstāko līgu, ar spēcīgāko superlīgu, tā var teikt. Savukārt, pastoties, kāds līmenis ir citās spēlēs, tad tas vairāk tuvojās Zviedrijas 1. divīzijai, kurā Lauma spēlēja sezonas pirmo daļu. Novēlēsim Laumai veiksmi Čehijā. Cerēsim, ka tagad tajā virzienā dosies arī citi latviešu spēlētāji. Varbūt Lauma varēs padalīties ar iespaidiem spēlētājiem, kāda ir dzīve Čehijas. Jā, droši vien mēģināsim arī Laumu dabūt kādreiz uz mūsu studiju, bet šodien mūsu studijā, kā jau mēs iepriekš teicām, ilgadējais Latvijas izlases galvenais treneris, Balsas galvenais treneris, arī CS Lekeriņa bijušais galvenais treneris Normunds Grunskis. Varbūt, lai bišķiņi radītu intrigu jau nākamai pārraidē, tad mēs saviem skatītājiem varētu teikt, ka jau 4. izlaidumā pie mums ciemosies jau arī tāda diezgan leģendāra personība Latvijas florbolā. Bet vārdu nesaka varbūt. Neteiksim. Jā. Bet tā būs sieviete. Lāču cepumi, īsti gardumi. Esam atgriezušies no reklāmas pauzes, un tagad mūsu studijas viesis, ilgadējais Latvijas izlases galvenais treneris Normunds Grunskis. Normund, paldies, ka atradi laiku atbraukt no Bauskas uz Cēsīm. Nedaudz iztaujāsim par tavu spēlētāju karjeru, par trenera gadiem un mēģināsim noskatīt arī, ar ko nodarbojies pašlaik. Labrīt, labdien visiem! Dien, tātad, kā jau Dēvis teica, pie mums ir Latvijas florbola treneri leģendi ieradies. Varbūt bišķiņ pajautāsim Normundu izstāsti,
Ko nozīmē sports, ar ko tu sāki jaunībā, ar kādiem sporta veidiem nodarbojies, jo es pieļauju domu, tad florbola vēl nebija Latvijā, kā tāda sporta veidi. Pasāst varbūt mūsu auditorijai, kā iegāja sportā, ar ko, kādiem sporta veidiem? Sportā droši vien, ka iegāja pateicoties skolai un pirmajiem sporta pulciņiem. Tas bija basketbols. Ja nemaldos, ja pareizi atceros, tad tas bija 2. klasē. Bet sports tādā laikā laikam bija tā bija dzīve, jo nebija jau neko citu tā īpaši, ko darīt. Varēja mācīties vai nodarboties ar spēlēt hokeju ziemā, vasarā futbolu. Un sākot to basketbolu treniņus, basketbols bija tāds numur 1 man sporta veids, ar ko es esmu sācis nodarboties un nodarbojos. Pamatskolu beidzu, tad tālāk turpinot mācījos Saulainē 4 gadi Saulainē. Un vēlāk turpinājām arī spēlējām, komanda bija Bauskas, tajā laikā rajona čempionātā basketbols. Bet par skolas laikiem tas basketbols tie bija, kur mēs trenējāmies, bet skolas komandā pārstāvējām, spēlējām, es jau pieminēšu futbolu spēlējām. Bija tā, ka nācām mājās no skolas, man bija jāiet pāri, visi Bauskā zina, tur tagad, kur uzbūvēts veikals Rimī, tas laukums, tur kājas bija tāda pļava, kādreiz tur bija dīķis un pļava. Un tad uz tā dīķa tur norisinājās ziemā, tur spēlējām hokeju, bet nākot mājās bieži vien no skolas, mēs tai pļavai pāri, mums bija tur futbola laukums, kur nolikām somas, bija vārti. Un spēlējām futbolu, un tad jau tālāk pēc tam turpinājās tas ceļš uz mājām vakarā. Tāpēc tas sports tā bija mana skolas laikā, tas bija tā ikdiena. Jo arī tas sports deva, tās bija sacensības. Tu varēji vismaz tādā laikā aizbraukt uz citām pilsētām, nokļūt pat uz citām. Toreiz bijām pat sacensībās Kaļiņingradā. Un viennozīmīgi tas man arī pašam ir tāds dzīvē, izveidojis manu dzīvi arī par to, ka tas sports man sirdī ir, un viņš arī šobrīd ir man viena no tādām dzīves arī prioritātēm. 94. gadā sākās Latvijas čempionāts florbolā, nemaldos Grīdas bumbā, kā tajos laikos sauca. Viena no komandām bija arī Bauskā. Ko tu atceries no pašiem florbola pirmsākumiem, un tā arī bijusi vienīgā medaļa šeit Bauskai Latvijas čempionāta vēsturē, un arī tu esi savu roku pielicis pie šīs medaļas? Mēs tos gadus nenosaukšu precīzi, bet mēs tādā laikā mums bija tāda basketbola komanda, spēlējām jau Bauskas tajā rajona čempionātā. Un jūs ziniet, Uldis Līnis ir arī rālēns Jānim Ķivkulim. Un tad Jānim bija Rīgā arī tāda doma biedra komanda, un viņi bieži brauc uz Bausku. Mums bija tāds sadraudzības vakars. Mēs uzspēlējām, bija basketbols, ja savā starpā spēlējām to basketbolu, un pēc tam bija arī vakars kādā pirtī. Un vienā reizē atbrauca Jānis, un viņam bija, kā mēs visi zinām, tās lielās somas. Viņam bija līdz tāda liela soma, viņš ienāca zālē, viņš teica, šodien uzspēlējam šito te. Mēs visi, protams, hokeju bijām spēlējuši, mums tas nekas svešs nebija. Un, protams, ņēmām tās nūjas, un tajā pirmajā reizē pat īsti nekāda priekšstata, ko drīkst, ko nedrīkst. Ja, mēs tajā sporta zālē aizbijām to pirmo spēli, kas spēlējām basketbolu, spēlējām florbolu. Un tad tādā laikā bija jāveido pirmais čempionāts, bija tāda ideja, tādā laikā bija, ka pirmais bija jau jāveido tā federācija. Paralēli, protams, Latvijā citur arī tas notika, un toreiz federācijai vajadzēja vismaz 3 biedrus, kuri varētu to federāciju veidot. Ja, un sanāca, kad viens bija Latvijas Jaunatnes progresa savienība, ja nemaldos, varbūt kļūdos, bet tā bija bijušie komjaunieši, laikam, ja viņi bija.
Un tad bija LSP Rīga klubs, un tad statūti, kur LSP Rīga nomaina LSP Bauska. Un bija Bauskas klubs, un bija 3 biedri, kuri dibināja Latvijas Florbola savienību. Grīdas bumbas toreiz bija diskusija par to, kā viņi pareizi nosaukt. Federācija nē, jo tur bija Latvijas Futbola federācija. Un tad savienība viņa varētu būt, bet iekavās rakstīs, ka tā ir Grīdas bumba, lai varētu, jo nezināja, kā pareizi tajā laikā arī nosaukt, vai tas būs florbols, kā katrā valstī sauc, vai Inabendijs vai Salabendijs. Un tad tas viss sākās ar to, kad tika dibināta, piedalījos pats arī mūsu federācijas dibināšanā, arī sāku strādāt valdē līdz pat kaut kādam, ja nemaldos, 4. vai 3. gadam. Un, protams, Bauskā bija komanda, kuras pamatā toreiz bija tas komandas kodoli, toreiz veidoja tie basketbolisti, kas bijām tajā basketbola komandā. Un tu laika gaitā pienāca klāt spēlētāji, bet no tās komandas, kas uzreiz to basketbolu spēlē, man liekas, Ingus arī, kas šobrīd ir ierindā, arī Ingus Pantļējevs, ja, kurš ir, vēlāk piebiedrojās arī Bauskas, vēl treneris zināms Agars Grandovskis, un tad bija tā komanda un piedalījāmies Latvijas čempionātā, bet Latvijas čempionāts pašā sākumā viņš bija uz sabraukumiem, jā, un man bija, tajā laikā es strādāju, un arī man bija jāstrādā, visiem ir jāstrādā, un tad tas fināla posms sanāca tā, ka uz tām fināla sacensībām es pats nepiedalījos tajā posmā. Un līdz ar to, tur nebija pie apbalvošanas, medaļas tev arī nav. Ja. Bet, protams, komandā bija un spēlēja tā 3. vieta Bauskai ir tikusi izcīnīta. Bet mēs bijām ļoti tuvu, vēl vienu gadu bijām tuvu pie tās 3. vietas, kur mēs zaudējām toreiz Ķekavai līdzīgā spēlē. Finālā piekāpāmies, tur spēles beigās nopelnījām noraidījumu un mazāk zaudējām vārds, ja, spēles izskaņā, var teikt. Cīnoties pret toreiz jau tā, spēcīgo Ķekavu. Bet neatceros, kurā gadā neatceros tas bija. Tad var saprast, ka florbols Latvijā un Bauskā ienāca ar pirti, ja? Principā, jā. Idejas kā līmenī tieši tā. Viņš ienāca pateicoties tam, kad mēs bijām spēlētāji, mums bija komanda jau tajā laikā tā basketbola, un Jānis bija aizguvis, atvedis saprotu, toreiz no Zviedrijas inventāra, un tomēr viss saistīts ir ar cilvēkiem, jā. Tagad ir tāda baigā dilēma veidojās. Vaida var arī saka, ka viņi ir tie, kas ievedīja kā florbola Latvijā. Bauska, Vaida, un tagad īsti... Nē, es pieļauju, kad tas notika, ne jau Jānim noteikti toreiz bija viens nūju komplekts. Tās nūju komplekts viņš aizved noteikti, par cik Jānis bija ar Aināru, ja viņi, ja nemaldos, viņi bija studējuši, vai viņi kaut kāda saistība bija, tad es domāju, tās nūjas aizceļoja uz vairākām vietām. Tas, kad mēs piedalījāmies pie tā šūpuļa veidošanas, tas gan. Kāds Normons Grunis, kas bija kā florbolists, es atceros, tevi tā ļoti miglaini jau te, ka tev jau gāja karjeru uz beigām. Daudz stāstīja, ka bija diezgan asta taisnība, vai kāds bija Normons savos ziedu gados kā ar florbolu nūju rokā. Es arī vienreiz cēsīt redzēt treniņā, kā viņš spēlē. Tas florbolists, kas biju iesākumā, un tas florbolists, kas es varbūt biju vēlāk, kad es pēc kādiem pāris gadiem, kad es jau piedalījos ar izlases sastāvā spēlē, un mazliet varbūt pēc tam tur ir arī tā ir ļoti liela, varētu teikt, liela starpība jau starp to iesācēju, ko mēs toreiz darījām, ko mēs redzējām, kāds es biju laukumā, un tas pēc tam, kāds izveidojos par spēlētāju, jo tomēr mēs kā komanda piedalījāmies daudz turnīros, un es arī kā spēlētājs daudz pateicoties tam, ka piedalījāmies starptautiskos turnīros, tajā gadā katru gadu mēs braucām uz Czech Open. Mēs redzējām, kā tas florbols attīstās, un man arī daudz ļoti strādāja pats, trenējos ļoti daudz, tajā laikā arī Indāli trenējāmies. Tajā, vasaras periodā, kad treniņi nebija komandai, mēs bijām tur entuziasti, kas gājām uz zāli un strādājām pie saviem metieniem un sitienu tehnikas, lai viņu uzlabotu. Ja,
Un tomēr izdevās iekļūt arī kā florbolistam Latvijas valsts izlasē, piedalīties 2 čempionātos. Bet, ja mēs ņemam kā spēlētāju karjeru, bet kā spēlētājs laukumā, iespējams, ka daudzi varbūt pat varētu teikt, ka citi man saukuši par rupšu, es esmu bijis rupšu spēlētājs, bet es domāju, ka nē, man kā cilvēkam man ir paticis vienmēr tas, kad ir cīņa, ja, un līdz ar to arī laukumā, ja es esmu tur ticis klāt, es nedošu, ja, to savu bumbu vai to pozīciju, ja, un, protams, kad vienmēr ir kā spēlētājiem, un kā spēlētājiem mums visiem ir gribējies, ja, protams, gūt vārdus, ja. Un tad vēlāk jau turpmākajā karjerā es sapratu, ka tā liederība no manis ir bijusi vairāk kā saspēles veidotājiem, ja, kā komandas spēlētājiem, un tad es arī tā laukumā vairāk arī spēlējis turpmākajā karjerā, kad es esmu mēģinājis to radīt citiem tās iespējas. Un par cik pamatā pozīcija man tomēr, kuras karjera aizdīja, bija aizsardzības spēlētājs, tad aizsargiem ir jācīnās. To nevar aizsargs nospēlēt. Tur vienmēr tā spēle bieži vien ir pārkāpuma robežas, ja, lai apstādinātu to pretinieku. Un varbūt tāpēc arī citi mani uztver, ka es esmu bijis tāds. Bauskas iedzīvotājiem jau raksturīgi ir tā kaunieciskais gars, jo to jau kuram latvietim ir skaidrs, ka Bauska ir Bauska, vai ne? Arī Uldis Dumpis savā laikā intervijā, viņš arī jūsu novadnieks, ja? Viņš teica, ka esot teiciens Baušiniekiem, esot tas labais, ka ja es biju Bauskā un es dabūjis pa galvu, tad varbūt uzskatīt, ka veiksmīgi es pabīju. Jā, nepiekauts no Bauskas aizbrauc, jā. Bet tas, es nezinu, vai tas, ja mēs tā skatāmies kopā uz pilsētu, vai tas būtu atspoguļoties komandas kopīgā spēlē. Iespējams, kad katram, mēs nekad neesam bijuši, mums Bauskā nav bijuši tādi spēlētāji, kas mēs būtu ļoti tādi meistarīgi, tehniski tām nojām, bet tas, kad mums ir bijis cīņas par, ka mēs esam cīnījušies, ja, un to nevar noņemt nostan, un tāpēc arī varbūt tāds priekšstats veidojās. Ja. Vairāk, man liekas, tas priekšstats varētu veidoties pa Bauskas fanu armiju, tā ir vienmēr bijis. Tagad jau laikam ir bišķi mierīgāk, bet agrāk jau tas bija. Kas Prīdzekļi bija zālē un kas tā bija publika, uz kuru spēlēm pat īpaši neviens nerāvās, lai aizbraukt apskatīties, jo tas bija tā bija tāda īpaša publika. Ja es tagad arī aizēju uz zāli, mēs skatāmies, protams, kad ir nomainījušies arī skatītāji, nomainījušies, ja, un komandai, ja šobrīd mēs zālē tomēr pamatā ir jaunieši, ja, tur ir vairāk tāda skolnieku paudze. Ja, tas, kad iepriekšējos gados, kad es vēl pats spēlēju, tad jā, tur bija citi cilvēki. Un, vai viņi būtu, varētu teikt, ka viņi ir agresīvi vai bijuši, ja, savā, ja tā teikt, nē. Jāsaprot ir, kad, ja tu esi ciemiņš un tu esi atbraucis uz citu sporta zāli, tev jāprot uzvesties. Ja, un arī tas bieži vien, tas, kad atbrauc, jā, arī tie pretinieki komandas fani atbrauc un viņiem liekas, ka viņi te ir mājās, viņiem jāsaprot, ka viņi tikai šī brīdī viņi atbraukuši ciemos un jāsaprot, kā uzvesties. Ja, un tas jau biežāk vairāk tās pretreakcijas arī no turienes ir. Ja, ja mēs tāds paralēls vilktu ar lielo sportu, tad ar futbolu, ja, tad komentāri laikam būtu lieki. Ja, Bauskai tie fani ir, bet savā laikā mums nav bijis tādi fani, kad ir maz, bet kad tagad brauc līdzi komandai daudz izbraukumu spēlēm, ja, tā mums ir braukuši, bet tāda maza cilvēku grupas tā mums nav, bet tas mājas spēļu atbalsts, tas, kas ir bijis iepriekš, ja, tas ir nenoliedzami un komandai ir vajadzīgs tas. Jo komanda jau spēlē priekš man. Komandām tieši Bauskā ir visgrūtāk spēlēt izbraukumu arī pašām komandām kā tādām. Es piekrītu tam, un tas manā skatījumā tas ļoti labi ir, kad komandai ir tas atbalsts mājās. Tā būtu jābūt, jo nav loģiski, ka tu spēlēji kaut kādā arēnā, ja, un tu it kā tā ir tava mājas spēle, ja, un tad varbūt tur 3 sejas ir redzams, ja, kas ir, tie ir tavi. Tas nav, bet mums šobrīd arī tā notiekās. Ja.
pieminēja, ka jebkuram patīk gūt vārtus un papētīju statistiku, ja pareizi saskaitīt, tad tev ir Latvijas čempionātā 98 precīzi metieni. Starp tava gadā dzimušajiem esi otrais vislabākais punktu guvējs, vairāk punktus savāc tikai Ingūns Pantaļējos, kurš vēl tagad skrien ar 0 rokā. Varbūt vajag iespringt nedaudz uzspēlēt Balskas sastāvā. Viņš laikam aizvakar, man liekas, ja nemaldos, guva arī vārds. Nē, ja nopietni tai savai statistikai, kā punktu gūšanas, tanī laikā jau bija Alfreds Kundziņš vienā izdevusi tādu grāmatiņu kaut kādā posmā, kur bija tie punkti. Jā, kur bija saskaitīti tie punkti, tad tu tā redzēji, ka tur tev tādi punkti ir. Bet tieši tajā turpmākajā karjerā es, protams, gribās tos, lai tev būtu, tev tas norāda to tavu liederību, ja tev ir tie punktiņi, bet es nekad neesmu tā baigi. Es saku, iesprindis, ja vēlākajā tā posmā arī bija tā, kad es to savu spēli tomēr veidoju, lai būtu uz priekšu. Ja. Bet, ja mēs runājam šodien par Ingusu sasniegumu, jā, protams, es domāju, ka es varētu ar viņu cīnīties. Jā. Arī šodien varētu cīnīties. Balska ņemot vērā, kādas ir sastāv problēmas pēdējā laikā, varbūt tomēr ir jāmeklē vēl tās botas. Veterānu čempionātā jau tomēr uzspēlētā botas. Jā, es uzspēlēju veterānu čempionātā, maz laika tam gan atliek, bet neesmu tā pilnvērtīgi arī šogad piedalījies. Es nesen tikos arī ar vienu savu audzēkni, kurš arī jau nespēlēja kādas 10 gadus. Mēs tur vienreiz ēdām kopā pusdienas. Viņam teica, ka tā mobilizācija Balskā ir izsludināta, kad visiem jāierodās. Un bija pirms jaunā gada, bija viena diena, ja nemaldos, tā bija trešdiena, var apstīties kalendārā kāds datums, kaut kāds 20, kurš tur sanāca, mums bija 20, 30, jā, laikam pat bija. Es biju sporta zālē, un tur pulkstens vakarā bija treniņš, tādiem veterānu treniņš tāds, kur iet uzspēlēt. Ja. Es iegāju zālē, viņi grieza 3 maiņās, un vēl bija, katrā maiņā vēl bija, pieciniekam vēl bija, kas rezervisti vēl bija, mainījās vēl. Un ar 2 vārtsargiem griezti. Jā, pat varenāk nekā virslīgas komandai senāk. Jā, tur bija. Bet es prasīju, kā tur ir pēc jaunā gada, kā atsākušies treniņu nodarbības, kad no apmeklējums esmu krities. Jaunā gada apņemšanās. Jā. Teiksim, savas karjeras jau spēlētāju karjeras beigās, jo kļuvi arī daļai par Balskas, tā kā spēlējuši ar treneri. Kas bija par pamatu tam, ka tu pievērsies treneri jau vairāk ārodam vai, kā teikt, treneri pienākumiem? Tas ir, es vienmēr esmu domājis pats pie tā jautājuma, ja tas laikam izejot no sevis, kā es basketbolā biju saspēles vadītājs. Tā funkcija, es nezinu, es sāku trenēties, man treneris teica, reku, tu spēlēsi, ja tu bumbu, tu driblēsi, vai labāk driblēji, vai redz laukums, tenī brīdī nebija tā nedoma, pats nevarēju saprast, kāpēc man tajā pozīcijā, lai es domāju, ka es labi varbūt driblēju, ja, bumbu. Bet turpmākajā karjerā tas pagriezās, kad mēs spēlējām jau arī to basketbolu. Es spēlēju savā komandā tehnikumā, kas spēlē. Es arī biju viens no, varbūt necos, vai vienmēr biju kapteinis, bet bija no tiem, kas daudz runāja, un mēs mēģinājām arī darīt lietas, ja kā man likās. Pēc tam arī tā komanda, kas mēs spēlējām tajā rajona čempionātā bija. Tur es biju tāds, kas noteica to, ko mēs tur darīsim tajā laukumā. Un vēlāk to florbolu spēlējot, mums bija uzaicināts, toreiz sākās sadarbība ar Bauskas kleiti. Paldies, jāsaka, Rolandam Vinogradvam, kurš toreiz mums pirmajā tikšanās reizē, un arī jāsaka Norman Ievinieku tēvam, kurš organizēja to visu tikšanos. Un Rolands teica, mēs sākam sadarbību, viņš saka, mēs uz 10 gadiem, viņš saka, Bauskas klēts būs. Uz 10 gadiem mēs vienojamies, ka jūs esiet džeki, strādāsim, bet toreiz kāds mums problēmas, viņš saka, vajadzīgs mums ir treneris, un tajā pirmajā gadā mums arī tika piesaistīts treneris, un tanī laikā mēs visi lielākā daļa tie spēlētāji, kas tajā sportistu gaitās ir jau
tas jau jāņem vērā, ka toreiz man bija, neatceros, kā 25, 26 gadi, kad mēs jau tādi paši pa sejam jau diezgan lieli, ka mēs īsti nesapratām, ja, ka tādā laikā, kad treneris viņš liek tur visu kaut ko darīt, bet mums likās, ka tas nav, mums taču ar nūjām ir, ja, bet mēs daudz strādājam bez nūjām, mums bija vasaras periodā mēs strādājam pie fiziskās sagatavotības tai sezonai, un mēs nespatām, ka mēs taču esam florbolisti tādā laikā, un mums radās tāda, mēs tā kā pret to treneri bijām, tā komanda, bet tas īsti godīgi nebija, jo mums likās, ka viņš nedod to, ko mums vajag, jo mēs taču pirms tam iepriekš spēlējām, mēs visu mākam, mums vajag tieši par to florbolu vairāk, un tad tā sadarbība mums pēc tā gada beidzās, un izrādījās, ka to treneri nav iespējas dabūt tik vienkārši vairāk atkal tai komandai piesaistīt. Jā, un tad sanāca, kad es uzņēmos tā vienkārši to procesu vadīt. Un tas, protams, kad ja mums būtu tas treneris, iespējams, man tā spēlētāja karjera arī būtu savādāk, varbūt attīstījusies vēl. Es kā spēlētājs droši vien varbūt vairāk sasniedzis, bet sāku paralēli, sanāca vadīt tos treniņus, un tagad skatoties, liekas, virslīgas komandas, tur pus treneri ir spēlējušie treneri, ja, gandrīz pus komandām, ja. Un tas, protams, tas ir grūti apvienojums, un mana pieredze rāda, ka to nevajag darīt, ja. Ka tas nav tas pareizākais ceļš. Vajadzētu izlemt, vai tu trenē, vai tu spēlē. Un tad nodarboties ar vienu pilnvērtīgi. Tad tā apvienošana pat pa sevi, ir mums piemēri, kuri komandas ir uzvarējuši un pat Latvijas čempionu tituls izcīnījuši, bet tas tādā ilgtermiņā tas nav. Tas ir tā, labi, to sezonu var novilkt. Un mana pieredze tā kā sāku ar to paralēli trenēt, un tad jau tā treneru karjera tālāk jau sāka attīstīties. Kādēļ nolēma likt nulli nost tieši tāpēc, ka bija šis diezgan tāds nereālais piedāvājums no Cēsīm, vai tas jau bija ātrāk izlemts? Nē, tur ir vairākas lietas. Es kā spēlētājs, izlases sastāvā piedalījos 2 čempionātos, un es biju vēl 2002. Gadā, es jau vēlējos piedalīties izlases sastāvā pasaules čempionātā, cīnīties par vietu izlases sastāvā, bet es biju, tajā laikā man bija problēmas ar muguru, un es, protams, nebiju atradis pareizo veidu, pareizos cilvēkus, kurš man varētu tajā laikā palīdzēt, ja. Un sanāca, ka tā trenēšanās tas nebija vairs tik nopietni. Un tad Bauskas komandas sastāvā es spēlēju to vienu sezonu kaut kādā, neatceros, vai 3. vai 4. gadā. Es pat nespēlēju arī, pirmajā komandā nespēlēju. Es tās vienkārši bez trenēšanās pie otrās komandas es uzspēlēju, mums bija toreiz 2 komandas. Un tad jau tas bija tas, kad tā spēlēšana nav apvienojama. It kā vēl kaut kādā nākošā sezonā es kaut kur tā, tas nebija, to nevar izdarīt, ja. Vienkārši dēļ tā, kā tagad arī Ingus, ja, viņš nav to spēlētāju trūks, tad viņš iet spēlēt, bet tas nav pareizi, ja. Un tas arī tajā laikā nebija pareizi. Jau pieskāros tavai pārējai kā trenerim uz Cēsīm, apstoties kartē, kur ir Bauska un kur ir Cēsis, 3 reizes nedēļā treniņi plus spēles. Tur ir jābūt ļoti trakam uz florbolu, lai to visu apvienot. Varbūt pastāst Normunds Verdrošana. Otrs Normunds vairāk arī zina, kā tas viss notika. Kas bija tas dzinulis vai kas tev lika pieņemt šādu lēmumu un pavadīt praktiski visu savu laiku automašīnā? Ko vispār tā nozīmē? Zvans no Cēsīm un piedāvājums kļūt par treneri, jo es atceros, ka Lekvings meklēja treneri. Mēģināja vienu, mēģināja otru, ja, teiksim, un tā beigās bija tāds tas moments, kad saka, jāzina Normundam, vai ne visi, Dievs, vai, bet pilnīgi viss sagriezās otrā. Pamatā jau jāsaka, tā ir vēlēšanās pamatā, kāpēc es varēju nokļūt Cēsīs, kad es gribēju pilnveidot sev kā treneris. Man tas treneris stāsts jau tajā brīdī bija uzkrāts, bet tie lielākie starti, kur es kā treneris biju piedalījies, tie bija gan paldies Aināram Zelčam, jo
tā treneru karjera varbūt nebūtu attīstījusies, ja mazliet atkāpja, jo viņš man uzaicināja pie junioru izlases kā sev kā palīgu. Un es tos 3 ciklus biju pie junioriem, un tad es sāku jau strādāt ar vīriešu izlasi. Un tanī laika posmā vēl pa vidu man tas florbols, viņš bija ļoti, ļoti daudz. Bija arī tāda lieta, kad man bija tā sadarbība tanī laikā ar Rubens florbola komandu, kad es viņiem palīdzēju. Kas lika veikt izmaiņas Latvijas čempionāta nolikumā, ja? Kad arī komandas pārstāvjiem ir jābūt pārējām. Arī laikam tieši cēsis bija tās, tas stāsts ir mazliet par to, kad Rubeni bija toreiz, viņi 2 reiz bija kā čempioni, vienreiz kā regulārā turnīra uzvarētāji piedalījās. Tajā laikā tas saucās laikam Eiropas čempionību kausa izcīņa, ja, kur es biju kopā ar, piedalījos kopā ar Rubenei tajā turnīrā. Un vairāk kaut kur tur man saistīja tas, ka ar to klubu tieši ir iespējas strādāt, ja, attīstīties. Un cik es pie izlases strādāju, un tas piedāvājums tad nāca no cēsīm, nāca piedāvājums, kuru es izvērtēju. Man, protams, arī bija tas atbalsts vajadzīgs bija no ģimenes. Un es viņu saņēmu, un es tam izaicinājumam labprātīgi pieteicos. Un tā bija, tā motivācija jau sev bija, kad es gribēju attīstīties kā treneris. Un es uzskatu, tas man ir nācis savā tieši treneru karjerā. Ja, tas ir ļoti liels solis, ja, ko es esmu spējis tieši treneri, ka tas ir ikdienas darbs ar komandu, ja, jo tanī laikā bija lieliski iespēja, bija darba apstākļi salīdzinoši un bija spēlētāji, visi tev bija jāstrādā tikai kā trenerim. Tāpēc tā braukāšana, ja jāatbild, tad tas nav viegli, bet tas mūsu laiks šobrīd, ja, es atkāpšos atkal, man agrāk nebija iedomājums Bauskā arī, kad mēs Bauskā trenējamies, ja, ka kādreiz bija skolas, tur uzvari, ja, tur 10 kilometri, kā 12 apkārt, ja, kad tagad mēs paskatāmies, cik bērni ir tieši no Bauskas un cik vecāki ved bērns. Ja. Tad tālāk skatāmies, cik cilvēki no Bauskas strādā Rīgā. Un tas pats arī no Cēsīm. Ja. Un tad tie nogriežņi, viņi ir, tas, protams, tas vairāk, kas atņem laiku. Ja. Bet, ja tev ir tā motivācija tam darbam, tad tu gribi ko panākt, tu uzstādi sev mērķus, gribi viņus izpildīt, tad sasniegt, tad tas nav tas, kas tev varētu atsādināt no tās. Ceļam ir laiks apdomāt, ko darīt nākamajā treniņā, ja saplānot. Ceļam laika bija daudz, protams, bet pateicoties arī tam, kad es tomēr, tas maršruts man bija no tās, mēs braucām no Rīgas arī Cēsīm, tas bija diezgan pozitīvs solis, jo daudz spēlētāji bija arī, kas darbdienas vai mācības pavadīja Cēsīs. Viņi vienkārši varēja ar manīm kopā nokļūt. Tas ir Rīgā, viņi varēja nokļūt ar manīm Cēsīs. Ja. Tas ir viena no tām lietām, kas ir visām komandām, kurām pilsētas neatrodās tuvu tai Rīgai un kurām nav varbūt savas augstskolas, kur piesaistīt vēl papildus, tā kā Valmierai, Liepājai. Ja. Spēlētājs tagad arī tā ir Bauskas problēma, ka tā puskomanda, viņi vai nu strādā vai mācās, un viņi ir tai Rīgā. Un fiziski izbraukāt, protams, to dara, bet tas ir grūti. Tas kā spēlētājiem ir grūti un arī droši kā treneriem. Un neatsveram, es domāju, ka tā mana braukāšana arī palīdzēja kopumā tam klubam. Teiksim, kluba vadība jau arī par Normundu Grūnsku uzzināja tikai no izlases spēlētājiem, jo izlases, tagad jau treneri meklējumi iegāja tādā kā strupceļā, ja izlases spēlētāji teica, runājiet ar Normundu. Ja, protams, ka klubs no tā ieguva ļoti daudz. Teiksim, laikrīgi dotās spēles stils un viss tas pārējais, tas ir ļoti liels nopelns, ko neviens nenoliek. Es paldies par iespēju, ka devu to iespēju. Jā, tur jau tajā laikā kluba vadība bija visi Cēsi, Mēri, Jānis Rozenbergs un Andris Mihaļovs. Tur jau bija tādi lieli vīri. Vienīgais, kas bija pozitīvs tas, ka
teiksim, pirms tam mēs runājām ar mazo zvejnieku, laikam viņš bija Raimonds, Andris zvejnieku, jā, un pēc tam runājām ar tevi, tās bija divas dažādas pasaules, jo viens būrās varbūtības teorijā kā treneris, jā, un tu jau mums jā ģērbtuvies atvēr, nu tur jau bija tā apmēram skaidrs, tur nav variantu vairāk. Tā tikšanās varbūt bija tādā ģērbtuvē, ķērtu arēnā, pa kluso, vai ne, nu. Ne, nu, Cēsis pateicoties, Cēsis tādā ziņā var stādīt priekšā, ja cepuri nost Cēsis pašvaldībai, jo šī pašā laikā, ja mēs salīdzinām, ja, nu, es jau varu salīdzināt labi Bausku ar Cēsīm, varbūt vēl kādi, ja, tad kaut vai šī pašā posmā ir, ja, nu, nerunāsim par sporta zālēm, ja, kas ir uzbūvētas jaunas, tad tikko pat braucu garām, ja viena celtne redzēja, ja, Cēsis ugunsdzēsēju depo, koncerta zāli, ja, viss tas, kas ir paveikts, ja, viennozīmīgi, kad cilvēki strādā un viņi redz to vīziju, uz kurieni jāattīstās, tas ir tas pats svarīgākais. Ja, tāpēc jau tā pilsēta varēs dzīvot un tad pilsētā ir tā attīstība. Ja, tas, ko man jāsaka, ja, kur salīdzinoši kaut ar tām pilsētām, kad tur Bauskā, nu, mēs cīnamies savā starpā, dala amats, bet tā virzība jau absolūti uz priekšu nekur nav. Tas laiks, treneru laiks Cēsīs, to arī sakrit ar to drausmīgu ambīciju posmu, ka Cēsīm vajadzēja obligāti atgriezt to čempionu titulu Cēsīs, un tas tā. Bet arī jau nenolieksim, ka tu jau arī klubu vadību diezgan daudz mācīji, kā jādara. Tas jau tā kopdarbība jau bija diezgan tāda, nu, apusē produktīva, nebija jau. Nu, tas čempionu tituls, es jau toreiz zēniem uzreiz teicu, ja, ka tas čempionu tituls tā ir tā, ko iespējams komandai sasniegt, bet lai spēlētāji varētu attīstīties vēl tālāk, mums ir tas čempionu tituls dod iespēju spēlēt tālāk tajos turnīros, tajā čempionības kausa izcīņā. Un es teicu, ka tas dzinuls, uz kuri jāiet, lai varētu attīstīties, lai tie spēlētājiem viņi varētu pēc tam tālāk sekot nākošais posms, ka viņi varētu tikt izlasēs, cīnīties teismas par vietu izlasē. Jo tam florbolista karjera, nu, mēs savi zinām, tas nav profesionāls sporta veids. Ja, un viņš ir, kamēr tu vari atļauties to sportot, tev ir diezgan īsā laikā, tas viss ir jāmēģina sasniegt. Ja, sev. Un tādēļ arī tanī laikā tie izvirzītie mērķi, tas izcīnīt, ja, atgriezt, kādu saki, Cēsīm čempionu titulu, tas man varbūt tanī posmā likās, kad mēs to varēsim paveikt, varbūt, nu, ar savu to spēli, to savu redzējumu, ja, kad mēs izveidosim to komandu, kas varēs spēlēt to florbolu, un, ja mēs tur pastamies vēsturē, ja, tad tomēr tanī laikā mēs gan piekāpāmies, tā kā es strādāju, mēs finālā, laikam toreiz arī bija no vairākām spēlēm Latvijas avīze, ja, tanī laikā mēs finālā zaudējām, laikam 2 spēlēs, tad nākošajā gadā mēs nepārvarējām pusfinālu un arī pat 3. vietu mēs neizcīnījām, ja, tad mēs toreiz tā mana doma bija vairāk, kad balstīt uz to mūsu spēli, izpratni par spēli, bet tajās zaudējām mēs tajā cīņā, tieši cīņā zaudējām. Ja, tas florbols jau tajā fināla posmā, viņš jau vairs nav, tā nav spēle, tā ir cīņa par izdzīvošanu. Un tanī laikā mēs tajos 2 gados mēs zaudējām to cīņu, bet labi, kad mēs sapratām to un pieņēmām pareizos lēmumus. Un jau nākošajā gadā mums bija tas fināla spēles, bija ar Talsiem, bija fināla spēles, un tur jau tanī cīņā mēs uzvarējām vienkārši to cīņu. Tā nocīnījāties uz izšķiršo spēli, palikām uz pirmā vārdsarga. Tieši tas jau parādīja, ja, to komandas raksturu, ka mēs gājām grauz to grīdu, mēs gājām tieši tajā cīņā, un tās sekas, diemžēl, tās sekas bija tādas, kad bija 3. fināla spēle, laikam toreiz bija līdz 3 ja, spēlēm. Bija 3. fināla spēle, un mūsu vārdsargs bija dabūjis diskābeli
tad arī dabūjis uz laikam vairākām spēlēm toreiz laikam bija. Nenolieksim arī, ka tajā laikā ar tavām rokām izgāja ļoti daudz Latvijas labi florbolisti, kuriem tad deva kaut kādu. Es domāju, ka ja man jājautā, vai es domāju, ka es devu viņiem kādu pievienoto vērtību šiem spēlētājiem, jo, ja mēs tā skatāmies, tad vairāki spēlētāji, ja pēc tam turpināja savu karjeru arī ārpus Latvijas, ja, un šobrīd viens spēlētājs, kurš arī spēlēja arī ārpus Latvijas, ja, un vairāki spēlētāji pēc tam ir spēlējuši gan Latvijas junioru izlasēs, gan arī pieaugušo izlasē, tad viennozīmīgi tas darbs ir bijis ar tiem spēlētājiem produktīvs. Tajā laikā, kad tu biji Cēsīs kā treneris, tad arī bija Cēsas komandā daudzi vietējā mēroga leģionāri, ja tā var teikt. Varbūt var pateikt, kā tika meklēti šie spēlētāji, tas bija vairāk tā kā tu noskatīji, vai nāca šis piedāvājums no kluba vadības, kopēji likāt galvas kopā un meklējāt šos te papildinājumus komandai? Sākums jau tam visam bija, kad Cēsīm bija radušās šīs ambīcijas, un tad, kad man piedāvāja jau strādāt, bija zināms, kad kādi spēlētāji pievienosies Cēsas klubam tanī sezonā. Un turpmākajā gaitā, tad, kad mēs jau turpinājām strādāt, bija atsevišķas pozīcijas, kuras mēs nevarējām, varbūt arī tanī laikā uz vietas. Mums bija jāpastiprina aizsardzība, bija vajadzīgi spēlētāji, un tad tur bija kopā ar vadību. Tas darbs bija dažiem cilvēkiem, ko vadība ierosināja, bija spēlētājs, ko es varbūt teicu, ka vajadzētu varbūt viņu, lai viņš pievienojās mums, jo arī tas stāsts, jau ko iepriekš es teicu, bija, ka mums bija jāuzvar cīņa. Cīņa bija jāuzvar, un tāpēc tur bija spēlētāji arī vajadzīgi, kam ir tas raksturs, ja, kas var izcīnīt to laukumā, to parādīt. Ja. Divi balšņi arī šādā veidā par valsts čempioniem? Jā, tieši Andis ir cīnītājs tieši, ja, un Ģirds pievienojās tomēr uz tanīs laikos, tanī līmenī ļoti augstu potenciālu, kur varbūt viņš turpmākajā karjerā nav realizējis, bet spēlētājs, kurš var laukumā izdarīt. Viņš ir iedot piespēli, viņš redz laukumu. Un, protams, savā karjeras laikā ir bijis iespējams jāstrādā tieši pie, nevar teikt pie vispār fiziskās sagatavotības, bet tieši pie speciālās fiziskās sagatavotības, lai viņš varētu arī tālāk cīnīties arī par iekļūšanu, es domāju, Latvijas izlasē. Ja. Bet Cēsīm kā spēlētājs, protams, ļoti palīdzēja. Bet vēl jau bija mums spēlētāji, bija tanī laikā, un vēl tāda lieta, kad, ja mums bija varbūt kāda spēlētāja, mēs runājam, vai viņš grib vai negrib pievienoties, tad tur bija tā, ka citiem, protams, viņi uzreiz pateica, ka varbūt negrib, bet liela daļa vēlējās, vismaz tanī brīdī viņi vēlējās arī, varbūt tajās Cēsīs spēlēt, jo viņi redzēja to darbu, ko mēs darām, ja, un arī bija runājuši zēni, kāds varbūt iespējams tāds mūsu treniņu process, ja, kā gatavošanās visam. Jo jāuzsver, ka, es domāju, ka tanī laikā mēs neviens nebija, protams, profesionāls, bet mēs ļoti labi mēs gatavojamies, un tas treniņu process, es domāju, bija labā līmenī. Ļoti. Nav noslēpums arī, ka tavu kā treneru laikos atsevišķiem lekarīga talantiem beidzās arī karjera. Tajā viņi neatradāt kopējo kontaktu, treneris prasīja trenēties, spēlētāji negribēja, bija arī tādi, kas aizgāja vienkārši projām. Kas gribēja tikai skriet ar pirmsākumos? Jā, nav tā, ka es kā treneris būtu kādu spēlētāju tīšām atraidījis, bet protams, ka tas priekšnoteikums ir visiem vienāds, viņiem ir jātrenējās. Un daudzi, citi varbūt bija arī mums spēlētāji, kas nevarēja apvienot to ar savām vai darbu vai mācībām, bet citi vienkārši nevēlējās to darīt. Ja. Un līdz ar to tika dot tajā laikā arī, kad jauniem spēlētājiem dot iespēju, un arī tāpēc arī bija vairāk spēlētāji, kas nebija cēsnieki, kur pievienojās komandai. Teiksim, kas pietrūka Lekrīgam jau nākamajos gados pēc čempionu titulu, jo tad bija tikai sudrabi. Fināli un sudrabi.
it kā to Mēs paņēmu un tālāk. Tālāk pietrūka iespējams to pieredzējušo spēlētāju, jo tā, ka mēs izcīnījām to čempionu titulu, mums tas sastāvs diezgan pamainījās tomēr. Un uz Somiju pārcēlās gan Aigars Bilāsovs, gan Ingus Laiviņš pārcēlās, ja, un arī tad nākošā sezonā mums arī nebija Ģirds kopā mums, un palika. Toreiz mēs bijām dilēmas priekšā, ko darīt, un mēs vienojāmies, ka mēs strādāsim ar tiem spēlētāju resursiem, kuri mums ir, tiem jauniem spēlētājiem. Un tāda bija Cēsīs, un arī es domāju, ka mēs tās čempionāti izsnītās otrās vietas, ja, tomēr tik līdz tam finālam, tas bija labs sasniegums. Iespējams, mums varbūt kādā spēlē pietrūka tanīs sērijās, kaut kur mazliet arī varbūt veiksmi pietrūka, ja, lai varēja pagriezties arī savādāk. Bet tāds ir sports. Vienā sērijās jau izsaka, nevar būt nejaušības sērijās, bet katrā ziņā es domāju, kādu spēli, varbūt kādu veiksmi mazliet mums pietrūka. Ja. Būtu mēs paildzinājuši, varbūt to sēriju, varbūt būtu bijis kas savādāk. Ja. Varbūt pieliekot punktu Lekringa trenera karjeru atceros atvadu pasākumā Cēsīs tavs pravietiskos vārdus, ka šīs komandas lielās uzvaras vēl ir tikai priekšā. Ja. Tas bija laikam pirms 4 gadiem, ja, kad tu atvadījies no Cēsīm, ja, un pēc tam arī bija tie 3 čempionu tituli pēc kārtas Lekringam. Tas nozīmē, ka tomēr tā komanda jau tavā laikā bija ielikta bāzi viņai, lai viņi turpinātu to savu veiksmīgo karjeru tālāk. Jo tā vārda bija, tā komanda būs spēcīga, kad pieredze sapūdīs kopā ar jaunajiem. Un tā arī sanāca, izauga jaunā paudze, atgriezās atpakaļ pieredze un 3 gadi pēc kārtas, gandrīz bez variantiem. Es domāju, ka tas, kad tie spēlētāji palika tie spēlētāji, bet otrs tas, ka mēs bijām radījuši sistēmu un arī tā trenera nomaiņa, tomēr tas darbs jau neapstājās, ja, jau bija tomēr komandai fiziskās sagatavotības treneris, kas ir svarīgi, ja, un kurai komandai ir Latvijā, viņš tāds, kurš ir patstāvīgs. Ja. Tas bija tie priekšnoteikumi, lai kad tas darbs turpinājās, lai tā komanda, tas, kad jaunie spēlētāji bija iegūši to pieredzi jau iepriekšējos, ja, gan tajās fināla spēlēs, un es domāju, ka pateicoties arī jau atgriezās, arī tomēr jāsaka, arī, kad arī Ingus atgriezās, ja, pie komandas, un tas sastāvs, ja, un tā meistarība, ja, tiešām jāsaka meistarība, jau turpmāk, ja, tiem spēlētājiem ļāva izcīnīt, ja. Tos jau 3 čempionu tituls. Jā. Vienu jautājumu vēl tomēr gribēju saistībā ar Lekringu, kuru nevaru nepaprasīt tev. 2008. gada Latvian Open turnīrs. Pēc turnīra parādās ziņas, ka Celtic Lekrings komanda un Latvijas izlases palikusi bez galvenā trenera. Normāls Gruns, kas diskvalificēts uz 3 mēnešiem par kautiņu ar vienu no tiesnešiem. Daudz bija dažādu diskusiju, kas notika, kā notika. Tagad laiks aiztecējis, varbūt vari nedaudz pavērt priekšā, ko nesadalījāt ar vienu no šiem Latvijas soģiem un kāpēc palika 3 mēnešus nost no florbola? Lekrings, es domāju, tas jautājums varbūt nav vairāk tur saistīts ar Lekringu, jo Lekringa nebija nekāda saistība. Tas vairāk, ka mana treneru karjeru bija saistīts. Bet jāsaka, es vienmēr esmu centies, ja, būt taisnīgs pret citiem. Un bieži, ja, ir tā, ka treneris ir tas, kurš pieņem galu lēmumu, kāds spēlētājs, ja, ir palicis, ja, un tad tas spēlētājs domā, ka tu kā treneris esi netaisnīgs pret viņu, ka tu esi palicis aiz borta. Ja. Bet atkal no tā izejot, es arī gribu, lai tie cilvēki arī ir, dzīvē arī tie, ko mēs sadarbojamies, es prasu, lai viņi ir taisnīgi. Ja, un, sanāca tā, domstarpība sanāca, bet es tiešām tajā laikā paliku, tiešām biju diskvalificēts. Un no tā, ja iet jautājums par to, tad Lekringa
es nevarēju atrasties pie komandas spēļu laikā. Treniņu process notika un mēs spēlējām, un es domāju, ka tur neviens nekādas, jo, kā saku, tur bija sistēma un Lekeringas no tā, es domāju, ka nezaudēja neko. Un tanī laika posmā vienīgais apgrūtinājums bija, kad man neļāva trenēt izlasi. Nē, trenēt man ļāva. Vai man neatstādināja no izlases, man vienkārši teica, ka es esmu diskvalificēts un gribēju laikam atstādināt, un tad es jautāju, tur tā bija tā dilēma, bija tāda, kad es teicu, ka... 3 mēnešiem jau bija pasaules čempionāts. Jā, es teicu, ka, ja man atstādina, tad es, acīm redzot, tad, ja man atstādina vai diskvalificē, tad, acīm redzot, es nevarēšu turpināt to, ar izlasi to. Vispār turpināt sagatavošanās posmu pasaules čempionātam, bet viņi teica, tu trenē, tu vari, tu nevarēsi spēles laikā būt arī pie izlases. Tāds bija tas arguments. Es teicu, ka tas nav iedomājams, ja, kad es varētu būt kā treneris un kaut kur atrasties tajā sagatavošanas posmā, tāpēc, ka tas čempionāts tiešām bija ļoti tuvu. Bet es saprotu, ka Florbola federācija toreiz bija meklējusi alternatīvu, citu treneri. Tas posms līdz tam čempionātam bija ļoti īss, un tad mēs vienojāmies, kad es tā arī tādā palikšu, ka treniņus es vadīšu līdz sacensībām. Ja, mums tajā laikā bija pārbaudas spēles, mēs bijām Oslo, Norvēģijā, spēlējām ar norvēģiem. 2 spēles mēs piedalījāmies Igaunijā. Un spēlējām ar, laikam, toreiz somiem un igauņiem. Un man vajadzēja, es biju uzņēmies tādā filmēšanas operatoru darbu spēles laikā. Man bija asistents, kurš vadīja komandu. Bet uz pasaules čempionātu vēl aizbrauci, bet laikam jau acīm redzot šī diskvalifikācija lielā mērā arī pielika tavu punktu kā izlases galvenajam trenerim. Iespējams, tas iespējams viss, es nezinu, jo valdes sēde pēc pasaules čempionāta bija, un tas iemesls bija, komanda nav sasniegusi ne pat, laikam uzdevumu mēs pieciniekā toreiz bijām, bet acīm redzot, federācija toreiz uzskatīja, ka mums ir jātiek četrniekā, kaut gan, laikam, oficiāli tāds nebija mūsu uzdevums. Un tie argumenti bija, ka tā mūsu spēle nav bijusi tāda, kāda, tāds, mēs neesot spēlējuši labi, tāds bija. Kad pateicu paldies Normundam un sadarbību mēs beidzam. Tā man beidzās tā izlases vadīšana Latvijas Florbola savienībā. Atgriežoties vēl pie tā diskvalifikācijas perioda, atceros vienu ļoti interesantu Florbola tiesneša traktējumu, kad komandas pārstāvis nedrīkst sarunāties ar skatītāju. Ja tas turpināšoties, tad izraidīšos no zāles. Tas bija tāds ļoti interesants traktējums, jo nenolieksim, ka tas posms bija tā, ka gāja pie Normundu uz tribīnēm un tev viņš deva norādījumus un es atpakaļ pie komandas. Tas bija jautrs pasākums. Atsevišķas spēles mēs tur kaut ko arī pārnājām, ko vajadzētu spēles laikā mainīt, bet bija tādi gadījumi, kad... Protams, kad manu kā trenera karjeru tas nav ietekmējis, ja, to ir, jo tas, ko es daru, kas man patīk, es to daru, ja, un turpināju darīt. Tas, kad apgrūtinājums, varbūt viņš vēl turpinājās kādu brīdi, kad tur bija tā, cilvēki varbūt, mums tā dzīve ir, vai tu esi labs, vai tu esi slikts, un tu biji labs, tu paliki slikts. Un nav jau ir tāds balts un ir melns. Tāds diezgan vienkārši ir, jā. Kas pašlaik tevi, kādā veidā tu esi saistīts ar florbolu? Jā, tu teici, dažreiz uzspēlē veterānos, esi redzēts kopā ar Bauskas jauniešiem. Ja nemaldos, no pagājušajā sezonā ik pa laikam palīdzēja Ingum arī ar virslīgas komandas vadīšanu, bet varbūt var ieskicēt, ko tu pašlaik darīji? Es pēc darba Lekeringā es paņēmu tur 1 gadu, man bija tāda īsta pauze, kurā es tā domāju, vai es gribu vispārībā
vai es vispār gribu būt pirmais treneris. Tas negāja runa par florbolu varbūt, bet vispār kā ideiskais līmenis, vai es turpināšu savu to attīstību kā treneris. Un bija tur man viens paziņa saistībā ar futbolu, un tad arī bija tādi dažādi varianti, kas varbūt es būtu arī uz citu sportu veidu, kā mazliet aizgājis trenēt. Bet pateicoties Agrim Granzovskim, kurš, jāsaka paldies, jo viņš bija viens no iniciatoriem, kad mums ir jāiet mācīties. Un mēs savā laikā beidzām treneru skolu. Tad viņš bija tas, kurš teica, nāc sporta skolā, jo viņš bija palicis viens treneris. Viņš teica, nāc uz to sporta skolu un sāc palīdzi strādāt ar bērniem. Bet arī tajā gadā, kad es nevienu netrenēju, bija tā visus gadus jau parasti. Es arī neatsaku savu padomu arī Ingumu, un mēs, protams, kontaktējamies, jo ar Ingu es esmu no 1. līdz 8. klasē mācījies kopā, un mēs esam diezgan daudz stundas pavadījuši pie viena galda. Ja? Un turpmāk arī esam daudz tieši sakarā sporta, esam sportojuši kopā. Es palīdzu mazliet ar tādu savu redzējumu, bet, protams, kad Ingum pašam jāpieņem ir visi lēmumi, jāatbild par tiem, un viņš pats izvēlās, ja, kā viņš redz un kā darīt, ja, kā komandai ir jāspēlē un pārējo. Ja, tāpēc ar to lielo komandu es mazliet, protams, redzu, es esmu Bauskā zālē, un tad, kad ir laiks, es aizēju uz spēlēm un apstos. Ja. Un dažreiz piedalos arī spēlēs, es esmu komandas sastāvā iekļauts arī piedalos tajā spēlēs, bet vairāk gan tas tā tīri no malas tas esmu. Bet, kā es tur teicu, sāku strādāt ar bērniem. Tas darbs ar bērniem, tas man nebija arī jauns, jo es to biju darījis iepriekš jau. Nemaldos, ka no kaut kādiem 99. vai 2000. gads es tur tanī laikā arī paralēli trenēju bērnus. Un sāku tagad ar mazām grupām, un tas pamatdarbs man ir, 4 reizes nedēļā man ir treniņi, kas aizņem pietiekoši daudz laika, papildus ir spēles viņiem. Un tajā florbolā īstenībā es esmu vairāk pat laiku pavadu nekā savā tiešajā darbā šobrīd. Kādēļ es šo jautāju? Jautāju tādēļ, ka nezinu, vai tu spēji kvalificēties atbilstošiem kritērijiem, bet daudziem es to jautājumu teicu, daudziem šī tēma sāp joprojām. Tuvojās 2016. gada decembris, un Latvijas vīriešu izlasē joprojām nav galvenais treneris. Tas ir, jāsaka, tas ir ļoti sāpīgi, ļoti slikti, jo čempionāts notiek Rīgā, un tas, tā neziņa pirmā kārtā, un vispārējais, tas jau vislielāko iespēju atstāja arī uz tiem spēlētājiem. Un, iespējams, grūti man komentēt, kāpēc tas ir tā noticis, bet tajā kopumā tajā procesā jāsaprot, kad tā izlasē, bez jebkurā vietā, jebkurai komandai ir jāiegulda kaut kāds darbs, lai varētu pēc tam prasīt to rezultātu. Ja. Un ja nenotiek tas treniņu process, tad ļoti grūti būs pēc tam prasīt no tās komandas, lai viņi atbilstoši parādītu savu labāko, tieši ir runa par labāko sniegumu. Tas, kad mēs varam spēlēt un sasaukt spēlētājus, un spēlētāji pietiekami daudz un pieredzējuši, un Latvijā netrūkst, kas varētu spēlēt, bet tas, kad ir tieši tas darbs vajadzīgs, lai izveidot to komandu, kā vienu, kā cīnītāju, tam tas laika sprīdis šī brīdī ļoti īsi. Ja. Kāpēc tas tā ir iznācis, nezinu. Es saprotu, ka ja es būtu iespējams Florbolas Savienības prezidents, tad es pieņemot, kad Latvijā notiek pasaules čempionāts, ja, un tad vajadzētu jau jāsaprot, ka man nav komandai jāspēlē arī atlases turnīrs, tad droši vien būtu jāziedo vēl viens čempionāts iepriekš, ja, un tad tomēr jāmēģina būt tas pat jāliek tas 4 gadu plāns, ja,
lai sagatavoties tādam mājas čempionātam, lai būtu visiem viss skaidrs un tiešām komanda varētu rādīt to labāko sniegumu. Bet ja tagad Florbola Savienības prezidents pazvanītu Normundam Grunskim, nezinu, kā galvenam trenerim, kā otram trenerim vai kā trenerim konsultantam izteiktu piedāvājumu, nāc palīdz Latvijas izlasēji. Tas varētu būt aktuāls vispār jautājums, ja pagaidām tas nav tavos plānos. Nē, tā nav tā atbilde, ko var pateikt jā vai nē. Un tam ir daudz priekšnoteikumu, kam būtu jābūt, ir jāsaprot, pirmkārt, kādi tie uzdevumi, un tad jāsaprot, kādi ir tie resursi, lai viņas tos uzdevumus var sasniegt. Ja. Un tās ir tās pamatās nostādnes, kam būtu jābūt skaidram. Un es, protams, ka ja man prasa, ja, vai es varētu palīdzēt, vai tādā ziņā, ja man būtu skaidrs tās nostādnes, ja, tad varētu iet par to runu. Bet tagad, teiksim, tev kā trenerim, speciālistam, ja Florbola Savienība neatrod ārzemju treneri šī laikā, kuru tu redzi kā galveno treneru valsts izlasē no Latvijas dotā mirkļa treneriem, vai nu tie ir ārzemnieki vai vietējie treneri, to laikam vīriešu treneri ārzemnieki dotā mirklī neviena nav. Kurš varētu uzņemties galvenā trenera pienākums? Tas, kad mēs visu laiku sevi mazliet, mēs nenovērtējam. Un arī tā skaitā, ja kad mēs domājam, kad atnāks vienmēr, kāds atnesīs, ja tev kaut ko tādu uz bļodiņas gatavu, ja, un tad mēs tur visu izdarīsim tālāk, ja, tā nenotiek. Ja, un kad ir, protams, kad manā skatījumā, ja te izlases attīstība ir vajadzīgs, ja, lai šeit tomēr strādātu, iespējams, varbūt tas nevar būt galvenais, bet svarīgi ir, lai te strādā tie cilvēki, kas ir Latvijā, ir treneri. Ja. Es varbūt nesaukšu konkrētus uzvārdus, bet ir svarīgi, lai mēs attīstam caur izlasi, mēs attīstam to savus trenerus. Ja. Tādā laikā, kad es trenēju izlasi, tas deva man iespēju attīstīties kā trenerim. Ja. Un tas nozīmē to, ka mūsu tomēr nacionālā izlasē, lai arī viņu vadītu varbūt arī cits speciālists, vai tas cits speciālists būtu kā konsultants, bet būtu jābūt tam kodolam ar to izlasi, tomēr būtu jābūt tiem cilvēkiem, kas ir šeit. Man tāds redzējums ir. Un kurš konkrēti šī brīdī varētu izlasi vadīt? Treneri Latvijā, daudz treneri Latvijā. Es teicu uzvārdos. Lielam jau iepriekšējos ciklos ar Īro jau kā trešais treneris vienmēr bija Latvijas. Artis bija. Jā, bet tur ir tā lieta tāda, kad es ar Arti diezgan daudz mums ir nācies komunicēt. Un pat cik mēs te kopā ar veciem vīriem mēs braucam uz turnīriem, uz Čehu Open veterānu turnīru, tad tā lietas būtība jau ir, kad tā teikšana jau ļoti maza ir. Kad tu vari, jā, tu piedalies tur, bet tā kopīgā tā stratēģijas izveide, tev var daļēji pie tiem cilvēku atlases piedalīties, bet tālāk jau tu neko nevarēji darīt. Tas, kas ir, kas manā skatījumā, kad nepieciešams ir tiem mūsu treneriem, lai viņi turpina augt, lai viņi var piedalīties tieši tajā procesā. Iepriekšējās pārraides viesis Andris Blinks gan mums teica, ka izlasēji vajag ārzemju speciālistu, jo viņi pienes vēl kaut kādu citu redzējumu. Viņš arī teica, ka, lai arī, ko mēs runājam par Īro vai ne kā treneri vai ne par viņu, viņš teica, ka somu speciālisti esot tomēr ienesuši kaut ko jaunu viņu tajā rutīnā, teiksim, kā spēlētāji. Nē, svarīgs, ja, jebkuram arī cilvēkam un sportistam, ja, ir tas emocionālais līmenis, ja. Un tāpēc jau tām komandām tie treneri, arī varbūt tās komandas spēles varbūt nerāda, tas rezultāti nav slikti, bet tie treneri tiek mainīti, lai panāktu to emocionālo spēlētājiem atdevi, ja. Un
šis posms, kas Latvijai ir bijis, ja, tas cikls, ja, tas jau ja, spēlētājiem ir svarīgi. Varbūt to, ko es jau iepriekš teicu, ka mēs jau varbūt šeit arī ja, mazāk vai vairāk tie cilvēki, kas strādājuši, mums ir tas lauks diezgan šaurs, ja, mēs esam mazi. Un tas redzējums, par ko iet runa, ja, kad ir kaut kādas vēsmas, ja, ka tas ir, kas ir tas, uz kuriem mēs ejam, tas zviedru florbols, par ko visu laiku tiek runāts, ja, ka mums ir varbūt vajadzīgi tie cilvēki, kas to redzējumu arī dod. Bet katrs treneris jau dod tam spēlētājiem to. Atkal katrs treneris, reti, kad tu lasi pa sportcēm, ka viņi saka, tas treneris man neko nav devis. Katrs treneris dod to savu pozitīvo, un tas krājās kopā, un tas turpāk veido to spēlētāju karjeru un to spēlētāju izaugsmu. Ja. Tāpēc es piekritīšu tam, ka ir tie treneru tā maiņa, tas ir viens no ieročiem, kādā veidā panākt, lai tie spēlētāji tālāk vēl progresē. Vai tiem spēlētājiem jāmaina tie treneri ja, sportā. Tā tas ir. Protams, ir izņēmumi. Ja, mēs visi skatāmies diezgan daudz Anglijas Premjerlīgā, ja, un tāds Aleks Manchester United treneris Fergusons, ja, viņš bija tur cik gadus un viss bija kārtībā. Ja, un tagad izrādās, ka mainu, bet nekā nav. Un tie spēlētāji, tie, kas ir labāki, nepaliek. Ja, tie, kas... Tā jau bija tāda laba mēbele tur. Es vienmēr esmu apbrīnojis to, ka futbolā vienkārši treneris var, viņš var vienkārši vērot spēli. Tev norādījums jau nekāds baigi lielos. Protams, tu vari sniegt tajā laukumā kaut ko izmainīt, jo tu esi sagatavojis to komandu, viņi ir tie spēlētāji laukumā, un tagad tu redzi, vai kas ir bijis pareizi vai nav bijis pareizi. Ja? Florbolā tu vari iespaidot ar tām maiņām vēl, ja tur atnāk malā kaut ko pateikt. Futbolā arī daļēji tas notiek. Bet pa Van Gaal tagad saka, ka viņš uzvaro tikai viņu komandu, viņš uzvaras izcīnot pie savu rakstām galdu. Bet, tagad, kāda ir Manchester spēle, es mazliet tas bijis viņu fans, tad mēs visi zinām. Tas treneris vecākais, ko nozīmē, to baigi labi redzēt, kad spēlē Zviedru izlasi, ja, jo tur, ka rāda vecākais treneris praktiski neko nedara. Viņš vēro spēli, bet viņš nezīmē taktiku, neko tur tie asistenti, otrie, trešie dara, bet vecāku rāda, viņš vienmēr tikai stāv un vēro. Viņš droši vien komandi sagatavojas. Nē, katrai komandai tas ir savādāk, ja. Un iespējams, kad tu vadītu arī Zviedrijas izlasi valstsvienību florbolā, tu arī varētu mierīgi stāvēt, jā, tev bez problēmām. Tur varētu vērot un izbaudīt spēli, ja. Un kaut kāds būtu saspringums kādā brīdī, bet, minimāls diezgan, jā. Tāpēc tas ir katrs stāsts savādāks, katrs treneris savādāks ir. Un vienam viens, lai to varētu pārnest spēlētājos, viņiem varbūt ir jāiedarbojās ar vārdiem, ar uzmundrinājumiem, ja otram patliek tikai pastīties to spēlētāju, tas ir savādāk. Un tas arī no spēlētājiem atkarīgs, kādi tev tie spēlētāji, kuriem tu strādā, ja. Jo, mūsu laikos pa mūsu, teiksim, tagad jau ir nomainījušās paudzes visos sporta veidos, ja, bet, kā teicu, ka ja viņam nesit ar nūju pa muguru, tad viņš nedara neko. Tas bija gan agrāk vēl bišķi pa laikus apkārt. Ja, tāda treneru vadības stils bija daudzos sporta veidos. Tagad, protams, tas ir daudz savādāk. Ja, tagad spēlētāji jūtīgāki. Jā, tā ir. Ja. Tā ir vardarbība, tā emocionālā vardarbība, un tad jau tev var sūdzēt tiesā iekšā. Ja. Tagad vēl atgriežoties bišķiņ vēsturē, liktenīgā pusfināla spēle Latvija-Vācija. Tavs redzējums, kas te tur bija, teiksim, nepareizi varbūt, vai kāpēc Latvija nepaņēma to spēli, kurā viņi varēja būt, teiksim, jau kļūt par nacionāliem varoņiem. Tā izlase, kurā bija gandrīz dotā mirkļa, viss potenciāls, kas ir Latvijas florbolā labākie. Es domāju, tas pamats tomēr bija balstījās uz to emocionālo, jo bāzi, jo tā iepriekšējā spēle uzvarētā varbūt, kad nespēja spēlētāji, vai ne, tomēr bija vēsturiska uzvara, un tas, kad vienmēr nedrīkst nenovērtēt pretinieku arī, kad ir jāsaprot, ka tanī laikā tā Vācijas izlase ar abiem brāļiem, kā bija tā, Holti un vēl Mušas, jā.
tad viņi bija ļoti laba komanda, meistarīga komanda, un viņi ļoti nospēlēja konkrēto spēli. Viņi nospēlēja ļoti, mēs gribam visu runāt par taktiku. Viņi pareizi nospēlēja vienkārši to spēli. Un Latvijai varbūt pietrūka tādā spēlē. Manā skatījumā pietrūka, ka tomēr treneri balstījās ļoti daudz uz tiem 10 spēlētājiem. Ja, kad arī tās iepriekšējās spēles, ja kad iznesa vai to pamatslodzi, iznesa tie vadošie spēlētāji, un kad maķinīt pietrūka tā svaiguma tajā spēlē. Jo Latvija jau dominē, principā, tajā spēlē, bet tie daži pretuzbrukumi tur bija, un tas arī to pietrūka spēka, lai vienkārši pārlaustu, vienkārši uz to augstāko varbūt spēlētāju, vairāk spēlētāju meistarību pietrūka to spēku. Vēl varbūt tāds avantūras jautājums. Iepriekšējās pārraides dalībnieks mums teica, ka savā laikā treneru korpusu viņi atstāja aiz borta braucienam uz pasaules junioru čempionātu. Kurš no treneriem te bija tāds liktenīgā lēmuma pieņēmējs, kad Andris Blīņš netika un kas varēja ietekmēt viņa to vārds ar karjeru tādā diezgan negatīvā posmā, kaut gan viņš jau beigās nenoliedza, ka tas arī bija tā kā motivācija papildus. Tas bija pozitīvi. Jā, bet sākumā tā esot bijis ļoti negācija viņa karjerā. Sporta jau palika ne tikai Blinda, bet arī Oskars Redka un Gins Siliņš, kas arī vēlāk uzspēlēja Latvijas. Mārtiņš Redsks. Man vēl bija informācija par Robertu Krēsli. Ir situācija, man liekas, ka Mārtiņš man vienmēr, Mārtiņš arī man teica, ka viņš toreiz palika. Bet ir jāsaprot to, ka tā ir tā trenera atbildīga, viņš izvēlās tos spēlētājus un kāds vienmēr paliks aiz borta un būs neapmierināts. Un tās karjeras bieži vien tam spēlētājiem, kurš ir palicis, viņam ir pat veiksmīgāks un attīstījušās, jo viņam bija motivācija. Rodās, ka viņš grib pierādīt, ka kāpēc mani nepaņēma, kad es biju tomēr labāks. Ja? Un tas būs vienmēr tā, ka treneris ir to izlēmis, ja? Bet jāsaka tā, ka tās jau nav nekādas atrunas tajā laikā. Mēs, ja iet konkrēti runa par junioru čempionātu, tad mēs strādājām ar Raināru, kad mēs strādājām, tad tā spēlētāja to pamata atlasīja, tā tomēr balstījās uz Aināra, un es palīdzēju un centos cik vien varu, lai to spēles, to veidošanu, to zīmējumu, lai mēs panāktu ar tiem pieejamiem resursiem, lai mēs varētu dabūt rezultātu mēs dabūjām. Tu varat tagad skaidrs, tas bija Ainārs Zelčs, kas Andi Blīnda jāsaprot. Tāpēc, ka finansiāli jāsaprot to, kad junior čempionāts no laika gala ir visi uz vecāku pleciem gājis, jo visi sagatavošanās posmi, visi, kas ir to federācija nekad iepriekšējos, tad, kad mēs strādājam, es nezinu, kā tagad pēdējos gadus ir, kad tas tomēr bija uz vecāku pleciem un vecāku ieguldītie līdzekļi, lai bērni nokļūtu pārbaudas spēlēs un nokļūtu uz turnīriem, jo mēs diezgan daudz toreiz strādājam, lai mēs tieši, lai tie spēlētāji, jo Latvijā, kur spēlēt, jau savā starpā bija tās maz iespējas tiem jauniešiem, kad, lai viņi redzētu to, kā citi spēlē un pilnveidotos un finālā. Protams, kad vēl, ja tur viss vēl ir iekšā, kā saka, ielikt visu, tu esi trenējies un esi piedalījies visur un tu paliec, ja? Un federācijai vienkārši tādēļ, ka nav tās naudas, lai aizbrauktu tie spēlētāji, kur apsolīts konkrēts skaits un tev kāds ir jāatstāja. Tas ir sāpīgi, ja? Bet tas ir sports. Pabeidzot, varbūt pieliekot punktu izlases lietām, atgriežoties pie lielās izlases un pasaules čempionāta Rīgā. Tagad ir palikuši 11 mēneši. Labi, nav svarīgi Jānis, Juris vai Mikaels vai Viktors, bet tu esi gatavojies izlases pasaules čempionātiem. Oficiāls mērķis nav, bet kuloros, protams, stāst, un pasaules čempionāts Rīgā, un Latvijas izlasē beidzot varbūt jāteikt tajā pusfinālā. Ir reāli sagatavot izlasi iekļūšanai pusfinālā nepilna gada laikā, vai tas tomēr jau ir aizgājis vilciens tavuprāt? Ir jāsaprot viena lieta, kad pirmā lieta ir tie mērķi, viņiem jābūt balstītiem uz kaut kādām pamatojumiem. Un šeit ir pasaules čempionāta Rīgā, tas ir tas, kad spēlētājiem nebūs nepieciešama papildus motivācija, ja, lai parādītu sevi. Un arī es domāju par
kaut vai tikšana izlasē, ja tur tā konkurence šī brīdī varētu būt ļoti augsta, ja tiem spēlētājiem. Tas, vai izlasi var sagatavot tik īsā posmā, ja? Nu, tas ir, jāsaka godīgi, ļoti problemātiski, ja? Jo jāņem vērā, ka šī sezona tagad visas prioritātes tomēr komandām ir cīnīties Latvijas čempionātā, nospēlēt, ja, spēlētājiem. Un tāda ritīgi pilnvērtīga sagatavošanās var sākties tikai, es domāju, tur varbūt pat ātrāk, bet, teiksim, tas jūlijas, augusts, kad var. Jo šī posmā vēl tas, ka mūsu pretinieki jau visi Latvijas izlases pretinieki, ja, viņi piedalās, tagad arī tūliņ būs kvalifikācija, ja, un visas komandas jau sen jau ir trenējušās un spēlējušas, ja, un jau tos savus sastāvus, es domāju, daļēji jau atraduši, kuri piedalīsies. Viņi turpinās to procesu ar to slīpēšanu, kā gatavoties tam čempionātam, tad mums ir burtiski jāizdara viss, un tas ir ļoti grūti. Es saku, jābūt visam tām mūsu cerībām, viņām kaut kur tomēr jābūt apakšā tam pamatam. Tu saki, ka spēlētājiem papildus motivācija nebūs nepieciešama, bet jau pēc iepriekšējās sezonas karjerai punktu pielika Ainārs Juškevičs, šo sezonu nespēlēja Mārtiņš Rajeckis. Jānis Jansons arī vairāk pievērsies treneru darbam nekā spēlēšanai. Pat par karjeru izlasē punktu pielika izlases ilgadējais kapteinis Oskars Fīrmans. Vai arī, labi, varbūt ne tik daudz Juškevičs un Jansona gadījumā, bet vairāk Fīrmaņa gadījumā tieši šī neziņa arī par un ap pasaules čempionātu arī nevar likt pieņemt šādus lēmumu vēl kādam tiem, kam ir nedaudz virs 30, kur ir tie ilgadējie rezultāti taisītāji Latvijas valsts jaunībā? Spēlētājiem pirmkārt virs 30, ja, tur pēc būtības tie labākie gadi, kad viņiem būtu jābliež, ja, kad viņiem ir jāspēlē. Bet jāsaprot, kad florbols tas nav bizness. Un līdz ar to ir prioritātes dzīvē, ja, un arī es piekritīšu tev, kad tiem spēlētājiem, kuri varbūt tās dilēmas priekšā ir, ja, kas būs un kā būs, ja, kad viņi daļēji varbūt arī ir zaudējuši to savu motivāciju tālāk trenēties. Ja, un, tā neziņa, es jau teicu, sākumā viņi atstāja tādu pamatīgu, ja, tev tieši spēlētājos, ja, kad viņi nezina, kā būs, kas būs. Un tas jau tev agrākos laikos, tas bija, es arī tagad, kad strādāju, ja, ar tām vīriešu komandām, tās izlases, ja, tās trēniņu nometnes, viss tas pārbaudas spēles, tas jau ir tas motivators tev, lai tu strādātu arī tajā klubā. Ja. Jo tas posms atkal tajās klubos ir, kad tās galvenās sacensības ir tomēr pavasarī, ka tev ir jāizliek un jārealizē sevi uz tiem 100%. Ja ir pa vidu vēl tai izlasēm ir tā dalība kādos turnīros, tad tas tev dod vēl to motivāciju arī tajā pārējā posmā, strādāt vienkārši ar sevi. Teiksim, arī no sarunu ar Mārtiņu Rajeckis, es sapratu, ka neziņa ir tas, kāpēc viņš arī nemēģina vairāk. Teiksim, viņš varbūt arī gribētu spēlēt. Tā, ka viņam uzdod jautājumu, kā ar izlasi, viņš pasmaida, mums treneris ir. Tā ir tas arī jaunie spēlētāji, ja viņi nezin, varbūt, ka, ja nav treneri, būtu nosaukuši vismaz kandidātu sarakstu uzlikuši, kuri tam der vai ne, taču var pieaicināt kādu no vietējiem, vai ne, tā nezinu, tā bēdības nospēc spēlētājs. Savā laikā ir bijis tā, ka mani pārmetuši, kad tie jaunie spēlētāji nav piesaistīti, un tad saka, ka tie jaunie spēlētāji par daudz ir piesaistīti, ja mēs runājam tieši par izlasēm, bet viens svarīgs faktors ir, kas tad tā izlasē spēlē. Pamatā jau spēlē tie spēlētāji, kas piedalās Latvijas čempionātā. Tie ir šeit, ja, cik mums ir tie spēlētāji, kuri nebūs Latvijas čempionātā. Tas nozīmē, ka lai to kopīgo līmeni, lai mēs varētu pacelt, mums ir jādomā, kā to Latvijas čempionātu pacelt. Ja? Un tad jau aiziet visam tas garais stāsts, es nevēl rāda, ka tā piramīda, ja, kur mums tas jauniešu sports, ja, tie jauniešu čempionāti, jauniešu izlases, ja, bet tie pēdējie visi cikli jau mums visi kopumā aiziet, gan tiem junioriem tādā neskaidrībā, un tas pārmeties arī tagad ir uz to pieaugušo izlasi. Tas nav labi. Tas ir, jo mums savā laikā ļoti laba ideja, ka tiem labākiem, tā ka junioru izlasē, protams, piedalās spēlētāji, tur 18, 19 gadu, kāds varbūt jaunāks sasniedzis,
bet kad es biju es nezinu, kuram tā ideja, bet tika realizēta sākās, kad bija tās akadēmijas, viņas sauc Florbola akadēmija, kur bija uzaicināti tie 16-gadīgie spēlētāji, lai viņiem jau rastos interese. Tur bija pa reģioniem, bija mūsējie brauca, laikam, gan uz Talsiem, bija tā kā Kurzeme un Vidzemes reģions, vai vēl bija, tagad nepateikšu precīzi. Un tas jau bija tāds, ka jau tiem spēlētājiem jau tāds vadmotīvs, kad pa viņiem interesējās, ka viņiem ir jāstrādā, jācīnās, jo tie ir tie nākamie spēlētāji, kas spēlēs tie Latvijas čempionātā, jo uz šo brīdi, ņemot vērā, ka, florbols pasaulē, viņš nav profesionāls sports, un es nezinu, neredzu, kad viņš būs, vai viņš vispār kādreiz būs profesionāls sports. Mēs nevar staigāt rozām brillēm un domāt, ka tagad būs olimpiādē viņš arī, un tad tikai aizies tas florbols pasaulē. Jāņem vērā to, kad ir svarīgs, tad ir mums tas posms tiem jauniešiem, lai jaunieši būtu mums vairāk, lai mums būtu spēcīgāki tas jaunieši, kuri pēc tam varētu tālāk cīnīties par to vietu izlasē. Un svarīgi, lai tie jaunieši, mums iet daudz runa par to, lai viņi brauc kaut kur citur spēlēt, bet tā jāsaka, kur viņi mums ir, kādos līmeņos viņi var tie spēlētāji nokļūt pēc tam, tas jau būs atkarīgs no tā mūsu darba. Un es domāju, tas modelis būtu, ka viņiem ir labi jāmācās un viņiem ir jābrauc uz ārzemēm studēt un tad tur pilnveidot savu to sportisko karjeru. Tad mēs arī esam teikt, ka mums ir spēlētāji, ka mums ir ārzemēs spēcīgās, varbūt, vai netik spēcīgās, bet kas spēlē. Bet šī brīdī jābalstās uz tiem spēlētājiem, kas ir Latvijas čempionātā, tad mums ir jādomā par to visu, kādā veidā to savu, sākot ar jauniešu sistēmu un visu tālāk junioru sistēmu, sakārtot, lai mums būtu tā masveidība, lai mēs tālāk varētu izlasē nodrošināt visu laiku turpmāk vismaz to spēlētāju potenciālu, lai viņi varētu attīstīties. Teiksim, tā ideja, ka to talantu fabriku viņai ir laikam miruši, jo vairāk jau nekādu sabraukumu viņai Es saprotu, ka tur viss ir beidzies arī daļai dēļ tā finansējuma, bet manā skatījumā būtu jābūt tā, tas būtu normāli, ja mūsu ir pamatā federācijai tātad jauniešu komandas, kas nodrošina tos visvairāk spēlētāju jauniešiem, tā dalības nauda, varbūt ne dalības nauda, tad ne, bet vismaz to licenču naudu, ko mūsu federācija grib uzņemties, kad viņi grib apdrošināt spēlētājs, to varētu darīt klubi un paši spēlētāji. Tas nebūtu federācijai jādara tāda izdevuma, nebūtu jāsadz, bet to naudu novirzīt, tad uz tām akadēmijām tālāk, uz tiem mazākie, mums ir daudz bērni, viņi maksā par tām licencēm, lai tie mazākie tad sedz to lielāko treniņu nometni. Tā apmēram es redzu, kur būtu tā naudai, kur būtu jāpaliek. Ka vismaz, ka viņi nodrošinātu to, ka mums tiem vecākajiem, tiem jauniešiem, viņiem būtu jau tas tālāk, tas darbs nodrošināts tālāk. Ja atgriežamies pie sarunas par tām licencēm un apdrošināšanām, tad federācija neset apdrošināšanas. Federācija pie licences licencē ir iekļāvusi apdrošināšanas naudu, vienkārši ir tā, ka jaunatnes līgām to starpību kompensē vislīgas klubiem. Teiksim, te apdrošināšana. Tas ir kā nebūtu nepareizs modelis, jo automātiski spēlētājs ir arī apdrošināts. Jo, tur nenolieksim, ka ir klubi, kas var arī neapdrošināt to spēlētājs. Nē, es tam tomēr nepiekrītu, jo, protams, mēs te varētu vēl ilgi par to šī jautājumu diskutēt, bet tas pamatnostāda, licence tā ir par tavu dalību čempionātā un es uzskatu, tu atsūti vienkārši, ja tu piesaki komandu, tāpat tu apdrošinās tos savus spēlētājus un tu aizsūti tev elektroniskā veidā. Aizsūti to, un ja tev nav tās apdrošināšanas, tu nespēlē un viss. Nē, vienkārši es iet runu konkrēti par to, no kurienes, kā mums, ko es redzu, kur mums vajadzētu domāt, kā attīstīties, jo tie jaunieši, tas ir tas pamats, tām, kāda mums vēlāk būs tā izlase. Ir, teiksim, arī federācijā pats kā valdes loceklis, es redzēju, ka, teiksim, jaunatnes florbols attīstīsies, un tie jaunie treneri, tad, kad ir škējuši un nekas nodarbojas, viņiem ir redzējums par to, viņi ar laiku tas attīstīsies pasākums. Jā, jaunie treneri, mums ir daudz to jaunie treneri, bet ir jāsaprot vēl, kad tā valsts politika kopumā ir vērsta to, ka jums trenerim jāiegūst licence, un tad viņš strādā, bet cik es pats strādāju sportskolā, tie kā tas treneris strādā labi vai slikti,
mēs nevaram tik vienkārši izvērtēt, jo ir, manā sportskolā saka, ka tev nav rezultātā, tad treneris nestrādā. Ja? Tas atkarīgs, es saprotu, ka būtu no vecuma jāstāsta. Bet tā ideja kopumā būtu, ka es domāju, ka federācijai būtu vēl vairāk jāiegulda. Saprotu, nav līdzekļi, varbūt darbs tomēr tiek darīts, bet vajadzētu ieguldīt vēl tai treneru audzināšanā, ja? Tai treneru pilnveidošanā, lai viņi būtu, lai mēs varētu, tas, kad mums ir daudz, ja, to jauniešu treneri, bet mums tiem jauniešu treneriem ir arī tā, kad ir daudz komandas, ja, kad arī kā man tagad sanāca, ja, kad viņu joprojām vēl trūkst, ja, bet lai to varētu, lai viņus vēl varētu piesaistīt, tad ir vajadzīgs, tad apmācība vajadzīga. Tā apmācība, es saprotu, daļai kaut kur tiek finansēta, laikam, vai netiek tagad finansēta. Kaut kā tiek finansēta. Tas ir tas, uz kur būtu jāstrādā vēl vairāk, kur būtu jāsagatavo. Man savā laikā bija lieliska pieredze piedalīties arī toreiz, vai federācija rīkoja, vai kas kursus. Treneriem bija tur uz vietas, treneri bija atbraukuši un runāja. Un ir nepieciešama arī tā pieredzes apmaiņa ne tikai tiem, kas strādā tām vadošajām komandām, bet arī tiem pārējiem treneriem. Ja, mēs jau vienkārši varam pastīties uz citām federācijām, kā strādā. Ja, mums nav jāizgudro jauns tur vēl pēc šī jautājuma. Varbūt pamazām pieliekot punktu mūsu sarunai, gatavojoties intervijai, pasārkoju pa internetu, atradu vienu interesantu sižetu 2015. gada martā, kur tevi intervēja nemalnās Latvijas televīzija, kur stāsta, ka Bauskā varētu tikt celta jauna sporta halla ar sporta zāli Pagrabos. Ņemot vērā, ka arī ar tevi kopā esmu tur pabraukājis arī uz Somiju, kur tur rādīja, ka ļoti laba ideja ir šis daudzie sporta laukumi pazemē. Vai šī nav arī zināmā mērā tava ideja un varbūt pastāstīt, vai Bauskā kaut kas iet uz priekšu šajā jautājumā? Bauskā ir traki, bet ideiskais līmenis jau tur vienkārši ir savā laikā, bet tas noticis 2008. gadā. Stadionā jau ir esoša halle. Viņi atrodas stadiona teritorijā ar ierobežotiem pieejamiem zemes resursiem un viņi ir galīgi, tur angārs tā nav halle pat. Un tad savā laikā viņi ar tādiem saucās viņu pārobežas projekti, ja. Viņu atrada, kad tikai projektam tiek piesaistīti finansējums, ja, no Eiropas Savienības struktūra fondiem, lai viņu reorganizētu, respektīvi viņu uzbūvētu viņas vietā jaunu. Un tad tā zeme ir tāda, kad viņa tāda terasveidīga tā vieta ir un līdz ar to pie tā stadiona tā halle ir vajadzīga. Un tad viņa nebūtu liela, tā halle nebūs arī liela, ja viņa arī realizēs dzīvē, tad tur būtu lielais treniņu laukums, arī ne lielais 20, 40 un mazliet platāks. Un par cik viņi terasveidīgais, apakšējos stāvos arī tad sanāk varētu izvietoties arī atsevišķi tur brīvai cīņai, halle boksam, jā, svara zāle, tāda lieta. Tas nekāda baigā ekstra un arī absolūti arī, ko es esmu teicis, ja tas patreiz uz sporta bāzu pieprasījumu konkrēti mūsu reģionā viņš nenoseks, jā, teiksim, arī tā viena halle, neko, tas būs bērniem iespēja trenēties vairāk treniņu grupām, bet tas nenoseks viss tās nepieciešamības šobrīd, kas ir Bauskas konkrēti sporta skolē. Bet tā ideja tieši par tam pazemes? Nē, to pazemi, tas vienkārši būvniecība tur var notikt tikai uz tādā kalnā, ja, un tad tas tā nav. Es esmu bijis. Tas nav tur Somijā, kur nobrauc? Nē, Somijā tā ir fantastika. Un, tur ir novēlēt uz to Somiju aizbraukt tiem florbola entuziastiem vai vecākiem apstīties, ja, kā tā infrastruktūra, kāda ir izveidota, ja, cik tur ir, kāds ir pieejamība vienkārši tam sporta veidam. Ja. Kaut gan nevar teikt, jau, ka Latvijā nav tās pieejamības, bet vienmēr mēs runājam, kad es dzirdu, kad kolēģi sūkstās, kad Rīgā nevar dabūt zālē un viss tam līdzīgs. Ja. Bet tāpat atgriežoties par to Bausku, kad es esmu bijis, man uzaicināja arī tajā darba grupā to savu vīziju redzējumu, kam tur jābūt, kā nav jābūt. Bet tas bija, man uzaicināja vēl kaut kādā 10. gadā vai 12. neatceros, bet šodien 16. gads un patreiz Bauskas dzīvē lasīja, kad tiekot it kā iepirkums, laikam jau esot izsludināts konkursu. Ja, tā, kaut ko tādu. Tā kā laiks ir
ir paskrējis, bet būs. Jācer, ka būs tā hala, kamēr viņi apstrīdēs vēl kādu gadiņu paies. Jā, labi, Normund. Mums tāda tradīcija, ka pēc pirmā raidījuma mēs Juri Gribuštu iekārtojām darbā, Mogolijas TV Rockets komandā. Andim Blindam vēl nezinām, vai mēs viņu dabūsim uz Zviedrijas Superlīgu uzspēlēt. Kas zina, varbūt decembrī tiekamies arēnā Rīga uz kādu interviju, kādā izlases vienam no treneriem. Jā, būtu fantastika. Paldies vēl vienreiz, ka atbrauc, un tad vēlam veiksmes Boskas jauniešiem pirmkārt. Varbūt palīdz Pantuļēvam iemest kādu golu, iedot kādu labu piespēli vēl cīņā par palikšanu virslīgā. Vēl veiksmi arī turpmākajā karjerā. Jā, paldies. Un man Normundam bija kaut kas atved, man jāpaņem. Es tev. Tas ir Normundam, tas ir mūsu. Jā, es esmu kaut ko atvedis. Mēs runājam, jā, ka jums būšot muzejs, un tad es tāda vienkārši varbūt lieta. Oi, mums mikrofons. Jā, tāda trenera, tāda tāfelīte, ko Normunds Grunskis ir izdomājis un patentējis uz A4 formāta lapas. Viņi parasti atrodas tādos vāciņos, bet es jums šeit ir tāds 2+1 studijai, bet arī to tādas Reinas Kaudzīšu vārdu dari pats, spried pats, un lai tev nebaida citu spriedumu, tas tāds arī mazliet moto ir, ar ko es strādāju, ja, kad ir tomēr jābalstās ļoti jādara un jābalstās uz sevīm. Bet arī šis te treneru tāfelītes, šis gan ir tikai tas iekšā, kas liekas papīrs, tad viņš arī vēsturisks ir. Jo es viņu, tas bija kopā ar maniem vēl dokumentiem, kad es trenēju Lekringu. Es varbūt pat iespējams arī, kad ir piedalījies arī, kad Lekrings ir izcīnījis čempionu titulu, bet katrā ziņā strādājot ar Lekringu, tenī laikā es, par cik tās tāfelītes man ātri dila nostan, tad vienkārši izdrukājām lapu, ieliek iekšā kabatiņā un var dragāt. Kaut ko tādu bija novērojis. Jā, ka tādām lietām mēs strādājam. Paldies, ka uzaicinājāt.